sākumā lietojot šo produktu, jūs nejutīsiet momentānu efektu. Pat necik sen bija saruna ar kādu tātad kino cilvēku, kurš teica, es arī sāku lietot epsirīnu, es vienu izlietoju, bet es nekā nejūtu. Bet ko nozīmē, ko tu gribi sajust? Ja tas ir imunmodulējošs un organismā metabolo sistēmu harmonizējošs preparāts, tad tāda jaušama sajūta uzreiz neiestāsies, ja tev arī nav būtisks kaut kādas izmaiņas organismā. Šajā gadījumā, protams, kad ja organismā ir kaut kādas slimīga rakstura izmaiņas, tad arī epsirīna lietošana būs jaušama daudz ātrāk. Proti, ja tā ir intoksikācija ar kaut kāda, kas iestājusies gan slimošanā, gan arī lietojot kaut kādas citas ķimio preparātus, tad epsirīna lietošana tomēr būs jaušama jau diezgan ātri. Un par to mēs varam pārliecināties arī veicot attiecīgo analīžu klāstu pacientiem saviem, piemēram, kur ļoti labi mēs redzam, kā izmainās, piemēram, aknu funkcionālie rādītāji pirms un pēc epsirīna lietošanas. Pēc zināma laika mēs novērojam attiecīgo imunoloģisko rādītāju tādu stabilizēšanos, nolīdzināšanos, kas arī liecina par to, ka epsirīns tomēr būtu jāvērtē kā tāds imunmodulējošs preparāts. Un tas ir ļoti labi, jo pamatā jau mums ikdienā ir vajadzīga imunmodulēšana, nevis stimulēšana, kā to bieži saka, es izslimoju, tagad es jūtos slikti, man vajag stimulēt imunitāti. Bieži vien tur nav ko stimulēt, tur vienkārši jāmodulē, jāpalīdz organismam, respektīvi tikt galā ar šo te slimīgo stāvokli, un organisms ir pietiekami gudrs. Ja viņam bišķiņ palīdz, tad viņš arī pats tiek galā ar to.